Kopš esam apdrošinājuši savus labības laukus, mūs vairs tik ļoti nesatrauc ne krusa, ne Lietavas vētra vai izsalšana. Tā saka lauksaimnieki, kuriem vēl pirms pāris gadiem nācās no savas kabatas sekt dabas postījuma izraisīto zaudējumus. Pērn zemnieki masveidā sāk iegādāties apdrošināšanas polises. Arī cenas ziņā tās bija pieejamas. Pusi no iegādes izdevumiem sedza valsts. Pērn no valsts budžeta šim mērķim tika atvēlēts 700 000 latu liels finansējums. Šogad būs par 100 000 latu vairāk. Stāsta Maija Migla. Ar Rundāles pagasta zemnieku Raimondu Kazbuķi tikāmies 2011. gada pavasarī sejas laikā. Viņa laukos bija izsaluši 3/4 iesētās labības. Nācās visu pārsēt un par visu arī pašam maksāt. Tad mēs nebijām apdrošināti. Tā mēs bijām likteņa varā. Un tās pavasars mums faktiski, ja naudas izteiksmē, prasīja kaut kur 45-50 000 latus no kabatas. Jā, un to neviens mums neatdeva atpakaļ. Un vēl sliktāk, faktiski tajā gadā ražas līdz ar to bija mazākas, jo bija vasarāja un tad bija piesēta un pārsēta un attikušā ziemā arī bija tāda vārgulīga. Togad zudībās gāja ziemā arī daudziem citiem zemniekiem. Savukārt vasarā daudz viet pieveic kruss. Tāpēc lauksaimnieki aktīvi sāk meklēt apdrošināšanas iespējas. Vietējās kompānijas sējumus nevēlējās apdrošināt, pārāk liels risks. Civilizētā pasaulē šitādas lietas jau apdrošina. Un mūsu Latvijā tāda apdrošināšanas firmas faktiski nebija. Un tā Latraps vadība un griezās pie, meklē partnerus citās valstīs un atradām Vācijā. Un tā pērnā gada maijā kooperatīvs Latraps sadarbībā ar Vācijas apdrošināšanas sabiedrību Vereinigte Hagel uzsāk pirmo sējumu apdrošināšanu. Piekrišana tam bija liela. Rudenī apdrošinātājiem nācās darbu turpināt. Kooperatīva Latraps biedri un viņa kaimiņi ap 110 saimniecības apdrošinājuši 55 000 hektāru sējumu, galvenokārt pret krusu. Un tagad, ja mēs esam apdrošinājušies, tā mūsu visi ziemas un dabas untumi un kaprīs, plus vēl pavasara visi lieti un vasaras krusas un rudens vēji un lietavas un viss, var sakot, mēs tā kā esam tādu šīrmi nopirkuši un mēs esam tā un strādāt un audzēt un izaudzēt labu ražu. Vasarā sējuma apdrošināšanas zemniekiem sāk piedāvāt arī pašmāju apdrošināšanas kompānija BTA. Lai stāstītu zemniekiem par apdrošināšanas nosacījumiem un riskiem, kompānija vairākos Latvijas reģionos rīkoja seminārus. Zemniekiem pamainījušās prasības, arī mēs kā apdrošinātāji esam pielāgojušiem tām prasībām, jo viņiem interesē, lai ir apdrošināšana ražas vērtībā. Un dotajā brīdī mēs arī piedāvājam ražas apdrošināšanu, ne tikai izdevumu apdrošināšanu. Apdrošinātāji atzīst, ka bez valsts atbalsta viņi zemniekiem nevarētu piedāvāt apdrošināt sējumus, jo summas nav mazas. Gada sākumā bija tā, ka zemkopības ministrija 200 000 latu sējuma apdrošināšanai. Jāsaka, ka ne tikai sējuma apdrošināšanai, bet arī mājdzīvnieku, tas ir lielopu, aitu, kazu un arī citu dzīvnieku apdrošināšanai. Taču gada vidū mēs redzējām, ka šīs naudiņas nebūs pietiekoši, un zemkopības ministrija viesās finanšu ministrijā ar lūgumu tātad paredzēt papildus līdzekļus, tiek piešķirt papildus 500 000 latu. Lauksaimnieks tātad iegādājas šo polisi, viņš vēršās lauka atbalsta dienestā un lauka atbalsta dienas 50% kompensē. Šogad valsts lauksaimniekiem apdrošināšanas poliša iegādēji paredzējusi 800 000 latu, gan sējumu, gan dzīvnieku apdrošināšanai. Arī zemnieki sapratuši, ka šādi nodrošinoties, dzīve ir kļuvusi daudzkārt mierīgāka. Maija Migla, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.